Sveicināti raidierakstā Inovācijas veselībā. Kopš 2025. gada sākuma gan Latvijas, gan Eiropas mediju telpā nedrīkstoši notiek sarunas par to, cik gatavi mēs esam krīzē un vai mūsu veselības sistēmas arī ir gatavas tam, ja notiek kādi iebrukumi vai citas krīzes. 11. martā Eiropas komisija prezentēja kritiski svarīgo zāļu akta priekšlikumu, kas tiecas uzlabot kritiski svarīgo medikamentu pieejamību Eiropā. Un jāsaka, ka šajā jomā ir vēl daudz darāmo darbu, taču vērojams, ka Eiropas veselības ministri ir viensprāts, ka veselība nav dalību valstu nacionālā kompetence un nepieciešams kopīgs rīcības plāns, kas veidots ciešā sasaistē ar Eiropas aizsardzības plāniem. Mūsu veselības ministrs akcentēja jautājumu par vienlīdzīgu medikamentu pieejamību, īpaši inovatīviem medikamentiem mazākajās Eiropas valstīs. Pieejamības jautājumi ne tikai apdraud sistēmas darbu kopumā, bet arī var radīt tiešus riskus pacientu drošībai. Gaidāms, ka šajā tēmā vēl turpināsies diskusijas un arī, protams, jaunu lēmumu pieņemšana. Savukārt šī gada 27. martā pirmo reizi Latvijā tika svinēta Pasaules līdzjūtības diena. Un šīs dienas mērķis ir aktualizēt, cik svarīgi pacientiem ir ievērot ārstu nozīmētas ārstēšanas un veselības aprūpes plānus. Un tā tiešām ir atslēga uz pacientu spēju dzīvot pilnvērtīgi un veidot ārstēšanas pamatu. Tāpēc aicinām arī raidieraksta klausītājus būt līdztiesīgiem terapiju ievērošanā. Jau janvārī spēkā stājās Eiropas Savienības veselības tehnoloģiju novērtējuma regula, kas ir nozīmīgs pavērsiens Eiropas veselības aprūpē. Un, lai diskutētu par Latvijas iespējām un darāmajiem darbiem šajā jomā, tika organizēts seminārs medikamentu pieejamības veicināšana pacientiem Latvijā, veselības tehnoloģiju novērtēšana. Un semināra galvenais runātājs bija Zoltāns Kalo, veselības ekonomikas profesors veselības tehnoloģiju novērtēšanas centrā Samelveisa Universitātē Ungārijā. Un par seminārā gūtajiem secinājumiem un citiem medikamentiem, to pieejamību un cenām saistītiem jautājumiem šodien raidierakstā man ir tiešām prieks un gods sveicināt Zāļu valsts aģentūras direktoru Indru Dreiku. Labdien! Liels prieks, ka esat pievienojusies mums studijā. Un pirmais jautājums jums, kā Zāļu valsts aģentūras direktorai, varbūt izskaidrot, kā veidojas zāļu cenas un kā tās veidojas Latvijā, vai tas atšķirās no tā, kā zāļu cenas veidojas Eiropā un kā tās tiek regulētas? Man ir tiešām prieks piedalīties tādā ļoti labā pasākumā, kas runā par svarīgām lietām gan veselības aprūpes nozarei, gan pacientiem. Un ka mums vispār šādas lietas īstenībā notiek un šādas sarunas ir iespējams. Par zāļu cenām. Zāļu cenas ir, jāsaka, galvenokārt atkarīgas tomēr no ražotāja noteiktās cenas, jo tā ir lielā pasaules vienošanās, ka ražotājs pasaka, cik maksā viņa zāles. Un šī cena patiesībā pat ir konfidenciāla, tā netiek publiski pausta. Tā var atšķirties vienas valsts uz otru valsti, Eiropas Savienības ietvaros tās ļoti atšķiras. Un ražotājs šo cenu pasaka tikai regulatoram, attiecīgās valsts regulatoram, kas mūsu gadījumā Latvijā ir Zāļu valsts aģentūra. Tātad piesakot zāli izplatīšanai Latvijā, reģistrējot viņu Latvijas zāļu reģistrā, ražotājs vai reģistrācijas apliecības īpašnieks, kas varbūt ražotāja pārstāvis, tātad pasaka, par kādu cenu Latvijā šīs zāles tiks izplatītas. Ražotājs pie tam saskaņā ar jauno regulējumu, kas stājās spēkā no šī gada, nevar šo cenu mainīt biežāk kā reizi 12 mēnešos, tātad vienu reizi gadā principā. Mums ir gadījumi, kad ražotāji ne tikai palielina cenas, bet īstenībā arī samazina cenas, un to nosaka atkal mūsu kompensācijas sistēma, kura interesē ražotājus arī samazināt cenas. Otrs lielais bloks, kas veido cenu, ir izplatīšanas tīkls. Jo izplatīšanas tīkls sastāv no vairākiem spēlētājiem, bet tie tiek galvenokārt sadalīti divās lielajās daļās - vairumtirgotāji un aptiekas. Vairumtirgotājiem šobrīd ir ļoti ierobežots šis izplatīšanas piecenojums, tātad 50 centi par katru zāļu iepakojumu. Savukārt aptiekā šī cena varēja atkarībā no zāļu cenas un ir no 50 centiem līdz 2 eiro par vienu iepakojumu, bet arī katrā ziņā šis ir tāds limitēts un stingri noteikts apjoms, ko tātad kā piecenojumu var pielikt izplatīšanas nepieciešamībai.
Un trešais ir pievienotās vērtības nodoklis, kas mūsu valstī ir salīdzinoši liels, un šeit arī veselības nozare, tā teikt, iestājas par to, lai šis pievienotās vērtības nodoklis tiktu samazināts vai vismaz izlīdzināts ar lielāko daļu no Eiropas valstīm. Citās Eiropas valstīs ir jāteic, ka šie mehānismi ir ļoti dažādi, gan attiecībā uz kompensācijām, gan sadalot bezrecepšu zāles, gan nosakot dažādus ierobežojumus piecenojumiem, procentuālus, ar griestiem, ar kaut kādām konkrētām summām. Tā ka šīs sistēmas ir ļoti dažādas, bet veidojot šo savu zāļu cenu reformu, mēs esam pētījuši to visu un mēģinājuši izvēlēties labāko un optimālāko, kas sabalansētu attiecības starp visiem spēlētājiem farmācijas nozarē. Un te, pirms mēs ķeramies pie sarunas par reformu un kā jūs to vērtējat, es gribētu pajautāt, bet kā tad mēs izskatāmies, piemēram, Latvijas tā kopējā Eiropas fona? Vai mūsu zāļu cenas, jo bieži vien sociālos tīklos tiek liktas fotogrāfijas pat no Lietuvas, kur vienas tās pašas zāles maksā krietni lētāk un dārgāk. Es saprotu to sistēmu, jūs izskaidrojāt labi, un arī tas pievienotās vērtības nodoklis. Bet kā teiksim, vai Latvijā tiešām ir viens no dārgākajām zālēm Eiropā? Pilnīgi noteikti nē. Mēs kā valsts esam kopā ar visām pārējām Baltijas valstīm īstenībā un citām tādām austrumbloku valstīm, mēs esam zāļu cenu zemajā galā. Ražotāji tiešām mums nenosaka lielākās cenas, tā ka tas ir zemais gals, bet mums šī iepriekšējā sistēma, kura ļāva vairumtirgotājiem, tā teikt, nebija noteikti šie griesti, nebija noteikti ierobežojumi, bija šis procentuālais piecenojums, un šis radīja situāciju, kad mums jau tieši šis izplatīšanas sektors īstenībā varēja diezgan daudz no šīs zāļu cenas arī ņemt sev, un arī pievienotās vērtības nodoklis mums ir lielāks. Ir arī dažādi atsevišķi nosacījumi, un ir arī dažādi kuriozi, kurus mēs nevaram nekā izskaidrot, kāpēc dažas atsevišķas cenu atšķirības var būt, taču kopumā tas uzstādījums ir tāds, ka mums zāļu cena nedrīkst būt dārgāka kā Lietuvā un Igaunijā, viņa var būt tikai lētāka šobrīd. Bet farmācijas tirgus un šī industrija ir īstenībā ārkārtīgi sensitīva, un arī ražotājiem var būt interese kaut kādas atsevišķas zāles laist tirgo par lētākām cenām. Lielākus tirgus iekarot varbūt ar kaut kādām arī īpašiem piedāvājumiem. Tā ka šeit ir iespējams dažādas tādas uz atsevišķiem medikamentiem un produktiem dažādas deviācijas, bet kopumā mēs esam Eiropas zemajā galā, un tas nozīmē īstenībā, ka mums zāļu spektrs, pieejamo zāļu spektrs, kas ir mūsu Latvijas zāļu reģistrā, viņš nevar būt plašs. Jo tajā brīdī, ja mēs gribam tirgū kaut kādus augstas kvalitātes, drošus produktus un preces, tad mēs vienlaicīgi uzspiest uz ļoti lētu cenu vienkārši nevaram. Ja mēs gribam 18 šķirņu kartupeļus, kas ir skaisti, miltaini, dažādi, piemērot visām vajadzībām, tad pateikt, ka šiem kartupeļiem ir jāmaksā ļoti lēti, tā nestrādās. Ja mēs gribam lētu tirgu, tad mums ir 2 šķirņu kartupeļi, kas varbūt nav augstākās kvalitātes. Un savukārt, ja mēs gribam šo te plašo sortimentu, tad mums ir jāsaprot, ka tas arī maksā. Tā ka vienkārši šīs izpratnes arī ir jāveido. Un šī saruna notiek 3 mēneši pirms Veselības ministrija sāka šo te zāļu cenu reformu. Pirms kādai tāda reforma bija nepieciešama un kā jūs šobrīd, ir pagājuši 3 mēneši vai ir jau kaut kādi secinājumi? Jā, reforma man ir mīļa tēma, un man šķiet, ka mēs esam nepietiekami daudz runājuši par tiem pozitīvajiem reformas iegūmiem, kas nav tikai cena īstenībā. Jo tas reforma jau pats par sevi pasaka, ka tas ir komplekss, tas ir pasākumu komplekss, kas tika ieviests, un kur viena no tām pozitīvajām lietām bija tā, ka bija iespējas tieši kompensācijas sistēmā ielikt papildu naudu. Mums šobrīd, kas ir pozitīvi, ir izlīdzināts cenu mehānisms visiem recepšu medikamentiem, ne tikai tiem, kas ir kompensējumiem, bet arī tiem, kas ir nekompensējumiem, kas cilvēkiem tāpat ir ļoti svarīgi īstenībā, jo kompensācijas sistēma mums ir atkarīga no valsts budžeta finansēm, bet apmēram pusi no zālēm mēs pērkam paši par savu naudu, un šis arī ir viens no mehānismiem, kādā veidā atslogot šo te out of pocket maksājumus tieši pacientiem pašiem. Un
tās ļoti pozitīvās lietas, kuras man šķiet ir nepietiekami tādā veidā nokomunicētas, ir tieši šī farmaceita pakalpojuma atzīšana, novērtēšana un atsevišķa samaksas ieviešana par farmaceitu pakalpojumu. Jo tas pirmām kārtām uzsver šo farmaceitu lomu mūsu ārstniecības procesā. Ja mēs paskatāmies uz to, kā mēs ārstējamies, tad, protams, ārstam ir milzīga loma. Bet tas, ko ārsts dara tajos brīžos, kad nav kaut kas jāgriež vai jāšuj vai vēl kaut kas tāds jādara, izraksta zāles. Un savukārt par zālēm, kurš tad zina visvairāk? Īstenībā tie nav ārsti, tie ir farmaceiti. Un tā mūsu šobrīd tāds pārējais posms uz digitālajām lietām un digitālo veselības karti ir tāds, ka faktiski neviens cits, izņemot pašu pacientu, nezina, cik daudz un kādas zāles pacients lieto. Par to arī Valdis Zatlers iepriekšējā sarunā, cik svarīgi ir šie dati, vai ne? Jā, tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc mums šobrīd ir jāapelē tieši pie pacienta apziņas, ka man ir jāapzinās, ja es esmu aizgājis pie ģimenes ārsta, man ir 3 zāļu komplekts, es esmu aizgājis pie kardiologa, man ir vēl 2 zāļu komplekts, un es esmu aizgājis arī varbūt pie neirologa, un man ir vēl kādu 2 zāļu komplekts. Tad īstenībā tieši atprečojot šīs zāles farmaceitam būtu jāpaskatās, kas ir tas, ko es pērku, kāda ir šī zāļu miedarbība manā organismā, jo ar katrām zālēm es savu ķermeni pakļauju ķīmisku vielu iedarbībai, kas nav dabīgas, kas nav dabiskas manam organismam. Viņas dara kaut kādas lietas, un tajā brīdī, kad es lietoju zāļu kombinācijas, šīs lietas var būt pilnīgi pretējas. Un tas ir farmaceits, kurš vairāk vai mazāk atprečojot zāles, redz, ko pacients lieto. Diemžēl farmaceits neredz to, ko pacients jau iepriekš ir nopircis, bet to kas viņam, teiksim, ir šajā e-veselības listē, kā izrakstītās zāles, to farmaceits redz, un farmaceitam būtu jāpaskatās pie kases un letes, vai pacients saprot un apzinās, ko viņš kopā lieto, vai šis visa kombinācija iet kopā, varbūt ir kaut kāda brīdinājuma, kaut kāda izmeklējuma, kas ir jāveic periodiski, ko varbūt ārsts nav izstāstījis vai nav pietiekami skaidri izstāstījis. Tā ka šī ir tā viena no farmaceita aprūpes sastāvdaļām. Un otra ir lieta, ko mēs gribētu redzēt vairāk, ka farmaceits tajā brīdī, kad konkrēto zāļu konkrētajā aptiekā nav, meklē un palīdz pacientam atrast, kur šīs zāles var saņemt. Jebkurš farmaceits saņemot recepti pacientu, kas vēlas šīs zāles iegādāties, ja zāļu konkrētajā aptiekā, konkrētajā brīdī nav vai nav pietiekamā apjomā, tad ir tomēr jāpaskatās, vai zāles ir Latvijā. To var redzēt caur lieltirgotavu deklarētajiem zāļu apjomiem, Zāļu valsts aģentūras mājaslapā. Tā ka to tiešām var pārbaudīt, protams, aptieku tīklos, lielajiem aptieku tīkliem ir šie zāļu meklētāji. Tā ka var sniegt šo padomu, kur vērsties. Un, ja zāles ir pieejamas lieltirgotavā, tad aptiekai arī ir viņas jāpasūta un jāsaka pacientam, atnāciet vēlams pēc 2 dienām, un šīm zālēm ir jābūt. Ja zāles nav vispār, teiksim, arī lieltirgotavās, tādā gadījumā pacients tiešām var vērsties arī Zāļu valsts aģentūrā. Mēs meklēsim, runāsim ar ražotāju vai reģistrācijas apliecības īpašnieku. Ja, teiksim, nav iespējama piegāde uz valsti, tādā gadījumā zāļu lieltirgotavas var meklēt caur saviem kanāliem un ievest kā nereģistrētās zāles. Tā ka visas šīs lietas mēs tiešām varam kārtot un sakārtot un katru atsevišķo gadījumu tad skatīties, kādā veidā risināt. Šobrīd jau notiek diezgan tādas karstas diskusijas par 2026. gada budžetu, un mēs vairāk kārt šajā raidierakstā gan ar veselības ministru, gan ar citiem ekspertiem runājam par to, ka, protams, kā jau lielākajā daļā Latvijas nozaru un jomu finansējums pietrūkst, un šobrīd mēs atrodamies ģeopolitiskajā situācijā, kur tiek visu laiku runāts par drošības budžetu. Kāpēc veselība nevar turpināt būt nepietiekami tad finansēta? Kas jūsuprāt ir veselības budžeta prioritātes, ja mums būtu jānosaka, redzot to kopumu, jūs redzat gan farmaceitus, gan ģimenes ārstus, teiksim, tas jūsu viedoklis? Bez aizsardzības, kas, protams, ir prioritāte. Es domāju, ka šobrīd veselībai tāds milzīgs uzdevums ir kļūt par aizsardzības sastāvdaļu, par būtisku aizsardzības sastāvdaļu, lai mēs varētu arī caur šo aizsardzības prizmu īstenībā tiešām nofinansēt arī kaut kādu daļu no veselības, kas mums ir absolūti eksistenciāli nepieciešama. Un man šķiet, ka mūsu valstī ir ilgstoši trūcis izpratnes par to,
ka veselībā bāze nav tā bāze, kuru mēs vienā brīdī nosakam un tad turamies pie tās. Veselībā šīs izmaksas, izdevumi un nepieciešamība pēc naudas jau pamatā aug katru gadu par kādiem 8%. Un katru gadu šī bāze būtu jāpalielina, lai mēs varētu noturēties tajā pašā līmenī. Pie tam pasaule mainās tik ārkārtīgi strauji. Mēs redzam, cik ļoti strauji mums ienāk jauni medikamenti, jaunas medicīnas ierīces, jaunas tehnoloģijas, jaunas lietas. Mums ir ārkārtīgi nepieciešams arī ārstniecības personās ieguldīt tieši apmācībā, attīstībā, interesē par visdažādākajām lietām, kas notiek pasaulē, lai mēs redzam, kas notiek. Ja mēs runājam kaut vai par to, kas tad īsti ir prioritātes, tad vispār man ir jāsaka, ka reizēm es jūtos kā tādā Eiropas nomalas valstiņā, jo, ja mēs paskatāmies kaut vai uz klīniskajiem pētījumiem medicīnā, Eiropā ir ap 6800 klīniskajiem pētījumiem. Latvijā ir ap 200, kas īstenībā liecina par to, ka mēs neesam spējuši ieinteresēt ārstniecības iestādes, ārstniecības personas, izzināt, piedalīties šajā zinātnes veidošanā, nodrošināt mūsu pacientiem iespējas saņemt inovatīvas zāles un arī pašiem veidot šīs kompetences. Mēs visu laiku runājam par to, ka ieguldot vairāk medikamentos un ambulatorijā aprūpē, mēs varam samazināt stacionāru izmaksas. Man šķiet, ka šis ir mīts līdz tam brīdim, kamēr mēs nespēsim reformēt un pievienot lielāku elastību tam, kā mēs pārsadām līdzekļus starp šīm te lielajiem un būtiskajiem sektoriem. Jo mums ir jāsaprot, ka samazināt stacionāra izmaksas mēs vienkārši nevaram, jo stacionārs ir jākurina viss, personāls ir jāuztur viss, stacionārs nestrādā ar kaut kādu daļēju personālu vai daļēju apkuri vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Un stacionāram būtu jābūt kaut kādiem, kritērijiem attiecībā uz to, kāda noslodze, kāda rezerve. Mums visas slimnīcas šobrīd ir svarīgas, bet jautājums par to, kā pārsadalīt līdzekļus starp jomām, kuras var efektīvāk, labāk un lētāk pacientus ārstēt. Tas ir lielais jautājums, kurš mums būs jārisina tajā brīdī, kad mēs domājam par finansējumu, restruktūrizāciju vispār. Kādā veidā palielināt šo te lielāko elastību, lai mēs varam pārvirzīt lielāku daļu no naudas uz kompensējumiem medikamentiem, piemēram, uz ambulatoro aprūpi, un skatīties, kā mēs varam uzturēt slimnīcas nepieciešamā apjomā, nevis tādā veidā, kādā mums ir šobrīd. Jo jāteic, ka visa infrastruktūra, tā skaitā arī veselības aprūpes infrastruktūra, mums ir būvēta joprojām no padomju laikiem, un tad bija pilnīgi cits iedzīvotāju skaits un pilnīgi cits iedzīvotāju izvietojums īstenībā. Laukos bija daudz vairāk iedzīvotāju, dzima bērni, bija sievietes, kurām vajadzēja ginekoloģiskās nodaļas. Šobrīd man ir jāatzīst, ka lauku slimnīcās prioritāte īstenībā ir aprūpe, terapija, gerontoloģija, sociāla veidā gultas, rehabilitācija būtu ļoti vajadzīga. Mums patiešām ir nepietiekams akcents uz rehabilitāciju, kas ir nozare, kura ļauj cilvēkam atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Ārstēt mēs, protam, bet atgriezt dzīvē, padarīt dzīvi interesantu, pieejamu un pilnvērtīgi dzīvojamu, to var tiešām rehabilitācija, kura mums ir nepietiekama attīstīta, un tur vēl joprojām ir nepieciešami arī līdzekļi. Marta sākumā notika Zoltana Kalo seminārs par veselības tehnoloģiju novērtēšanu. Varbūt jūs varat ieskicēt kaut ko, kā notiek šis process, kāda loma ir ārstiem un pacientiem un kā var veicināt procesa efektivitāti. Es domāju, visiem būtu interesanti dzirdēt, ko jūs saklausījāt šajā seminārā, kas aktuāls. Jā, seminārs. Paldies arī SIFai par organizāciju, par iesaisti. Bet es gribu teikt, ka veselības tehnoloģijas kopumā mums ir tāda pēdējā gada aktualitāte pilnīgi noteikti, gan saistībā ar Eiropas procesiem, ar to, ka mums šī gada 12. janvārī stājās spēkā Eiropas Savienības regula par veselības tehnoloģiju novērtēšanu. Šis ir process, kur Eiropa ir uzņēmusies iniciatīvu kaut kādus procesus veikt centralizēti, iesaistīt visas valstis, un mēs patiešām skatāmies, ka tas varētu atvieglot ļoti arī mūsu ceļu. Un šis ir tas virziens, kur mums nav jāizdomā divritenis. Mums ir tiešām iespēja skatīties uz to, ko dara citas valstis.
ko dara citas kultūras. Arī profesors Zoltans Kālo tiešām jau 10 gadu strādā par šiem jautājumiem. Viņam ir mācību programma un ir jāteic, ka mēs apskaužam tos studentus, kuri pie viņa var studēt šīs lietas, jo tās ir patiešām ārkārtīgi interesantas. Turklāt tieši profesora Kālo priekšrocība ir tā, ka viņš var runāt arī caur pacienta prizmu vai caur pacienta dzīves biedra prizmu. Tas ļoti atvieglo šo sarunu īstenībā par svarīgām lietām, kas sabiedrībai ir svarīgi tajā brīdī, kad ir jāizvēlas starp maksāt, nemaksāt, kompensēt, nekompensēt, iekļaut, neiekļaut un izlemt dažādus šādus jautājumus. Jā, kas ir bieži vien ļoti emocionāli. Jā, un viņi nāks mums arvien vairāk, jo mums arvien vairāk būs ārkārtīgi dārgas terapija iespējas, kas ir gēnu terapijas, audu terapijas, šūnu terapijas. Tās ir individualizētas, personalizētas, tās dod cilvēkam iespēju dzīvot, tās tiešām var būt dzīvību glābjošas. Bet jāteic, ka tas arī maksās sabiedrībai, un tad šīs izvēles īstenībā visas ir jāspēj izdarīt tā, lai viņas būtu vismaz caurspīdīgas un sabiedrību uztvertu un saprastu, kāpēc tie lēmumi ir tādi. Lai tiešām būtu mazāk šo personāla ietekmes un vairāk tieši tādas kopējas izpratnes par to, kas ir sabiedrībā vērtība, kas ir cilvēka vērtība, un pie tam par ko īsti mēs esam gatavi maksāt. No šī semināra īstenībā arī man bija tāds vairākas pārdomas par to, kā mēs uztveram vērtības un par ko tad sabiedrība ir vairāk gatava maksāt. Piemēram, viens no tādiem labiem piemēriem bija, jāsaka, aizejoša cilvēka pēdējo brīžu cena. Vai ir vērts tajā ieguldīt, un vai sabiedrība ir gatava maksāt daudz par to, lai šis cilvēks dzīvotu ilgāk, pēc iespējas ilgāk. Es domāju, ka te ir ļoti svarīgas arī pašu cilvēku izvēles. Vai man dzīves kvalitāte ir tāda, ka es gribu to paildzināt, vai arī man dzīves kvalitāte jau ir tāda, ka es vairs negribu to paildzināt. Un jautājums ir, kurā brīdī mēs šīs izvēles cilvēkam paprasam un ņemam vērā. Tā ir viena lieta. Otrs ir nepieciešama saruna un sarunu kultūra par to, kas ir mūsu vērtības, ko mēs novērtējam un kas ir tas, par ko mēs varam vienoties. Un šeit ir ļoti labi arī tas, ka mēs varam visus iesaistītos saukt vienkopus. Mums ir pacientu organizācijas, ar ko runāt, mums ir ražotāji, mums ir ārstniecības personas. Ir ļoti svarīgi to visu sasaukt pie viena galda, lai tas būtu kaut vai regulātoru galds, kā Zāļu valsts aģentūra. Mēs tiešām esam atvērti, mēs sākām runāt ar pacientu organizācijām, ka mēs varētu uz tādas regulāras bāzes īstenībā šīs sarunas veidot, lai saprastu, kas mums ir svarīgi. Un pacienta sajūtas, pacienta prizma, šis pacienta ceļš, īstenībā tas nenoliedzami ir svarīgs, bet šobrīd tas netiek ņemts vērā veselības tehnoloģija tādā novērtēšanā, tiek ņemt vērā vairāk rezultāti, tas ārstnieciskais rezultāts un savukārt tas, kā jūtas pacients šajā procesā, kādas viņam ir blaknes, cik viņam viegli vai grūti ir saņemt terapiju, kādi ir dažādi šķēršļi, kāda ir iesaiste no ģimenes locekļiem, no citiem iesaistītajiem, cik tas viss izmaksā. Šīs lietas šobrīd netiek ņemtas vērā, bet šeit mums ir jāskatās uz pasaules pieredzi un tiešām jāvērtē viss tas, ko varbūt arī piedāvā industrija attiecībā uz dažādu datu uzkrāšanu, zināšanām un to, ko mēs tiešām varam ņemt vērā. Brīnišķīgas atziņas, jāsaka, jā. Bet tas droši vien tā komunikācija ir atslēga visam. Mēs to arī ar Valdi Zatleru izrunājam. Tiem, kuri nav redzējuši šo sarunu, iesaku noskatīties, jo viņš arī min gan par tiem datiem, par to ģimenes ārstu un par to, kā būtu vispār jāsarunājas, jo dienas beigās ir tā, ka var jau visu kaut ko identificēt analīzēs, bet parunājot, tur pavisam cita aina izrādās. Un tad man šķiet, jā, ka šis jau daudz sarežģītāka viss tā struktūra, un tas būtu ļoti svarīgi. Bet man liekas, ka viena no tām vērtībām un tām trauksmēm, par ko mēs šobrīd runājam, ir, protams, gatavība krīzēm. Un ņemot vērā to ģeopolitisko situāciju, man arī jāpajautā jums, vai mēs esam gatavi tādai nopietnākai krīzes situācijai, vai mums ir iespēja, tā kā mums ir zāļu rezerves, vai mums ir iespēja tās iegūt gadījumā, ja mums sākas krīze. Jā, tas ir arī tāds jautājums, ko parasti jautā, un tad mums, teiksim, tāda nozares standarta atbilde šajā brīdī ir, ka mēs runājam un aicinam arī katru sabiedrības locekli domāt tādos 3 līmeņos. Pirmais, tā ir mana individuālā atbildība.
Manu 72 somu neviena valsts neatnāks un nesakrāmēs. Tā ir jāsaliek man pašai. Un man ir jāzina, kādas ir manas hroniskās slimības, kādas ir manas hroniskās zāles, un man ir jātur. Es aicinātu to 3 mēnešu zāļu rezervi tomēr pieskatīt, lai nav tā, ka man ir pēdējā dienā pie pēdējās tabletes jāiet un jāmeklē zāles, jo pat bez krīzes īstenībā var gadīties situācijas, ka es nevar nopirkt pirmajā aptiekā. Mums ir milzīgi daudz aptieku un nebūs viss zāļu sortiments. Tas būtu nesamērīgi un nepareizi to gribēt pat. Tā ka šīs ir lietas, kas ir mana atbildība. Tad mums ir tiešām arī Covid ļoti daudz ir palīdzējis un trenējis mūsu elastību un fleksibilitāti visā šajā. Un līdz ar to mums ir ārstniecības iestādēs tā 3 mēnešu rezerve, kas ir slimnīcās ir 3 mēnešu rezerve, gan zālēm, gan medicīnas precēm, kurai būtu jābūt, bet ir jāteic, ka tā ir tādai slimnīcas rutīnas darbībai, kas var nebūt atbilstoša dažādu veidu krīzēm, kur ir vajadzīgi pilnīgi citi materiāli, pilnīgi citi medicīniskie līdzekļi un kļūst redzamas citas prioritātes. Un tad trešais ir šis valsts rezervju līmenis, kur mums ir izveidota sistēma, arī jāpateicas Covidam, bet ir izveidota sistēma, kādā mēs varam, apzināt šīs vajadzības, pasūtīt, iepirkt. Mums joprojām ir kuriozi gadījumi. Man šķiet, ka vienreizējās lietošanas halāti joprojām stāv konteineri. Tur kaut kādas kļūdas dēļ valsts iepirka stipri vairāk nekā viņus vajadzēja. Bet no šīm kļūdām es domāju, ka mēs esam stipri labi mācījušies. Un šobrīd veidojam jau šīs rezerves pārdomātākas. Tā ka rezervu veidošana notiek. Tas, kas ir katras valsts izaicinājums, un ar to nav tikušas galā arī lielās valstis, ir šie te, ja mēs uzkrājam kaut kādus medikamentus, tad šo medikamentu aprite tā, lai nepienāktu viņiem derīguma termiņa beigas, un viņi būtu vienkārši jāutilizē, kas ir vēl vienas izmaksas, un pēc tam jāpērk no jauna. Man ir jāteic, ka mums lielā mērā ir iespēja šobrīd skatīties uz Eiropu, jo Eiropa arī saka, valstis neveidojiet zāļu uzkrājumus. Jo iedomāsimies, ja kaut kāda veida uzkrājumu, piemēram, 6 mēnešiem saviem iedzīvotājiem sagatavojas veikt Vācija, tad tas nozīmē, ka visā apkārtējā teritorijā, visticamāk visā Eiropā šo zāļu konkrēto, ko Vācija varbūt veidos kā uzkrājumus, vienkārši nebūs. Viņas nebūs pieejamas tādām rutīnas vajadzībām, jo ražotāji tomēr plāno savas ražošanas, viņas nav tik fleksiblas un arī piegāžu ķēdes mums ir stipri ievainojams, par ko mums ir jādomā kopumā. Tā kā Eiropa saka, veidojam noliktavas un krājumus Eiropas līmenī. Un tad skatāmies, kādā veidā mēs sadalām šīs zāles atkarībā no nepieciešamības. Es ļoti tam gribētu piekrist un nesākt veidot kaut kādas lielākas medikamentu rezerves arī Latvijā, bet tiešām paļauties, ka mēs esam šeit vienotā tirgus spēlētāji un gūstam kaut kādus priekšrocības no šiem tirgiem. Runājot par šiem tirgiem un Eiropu, tur arvien aktuālāks ir diskusijas par medikamentu tēmu. Viena no tām ir par farmācijas pakotni. Ko jaunais regulējums nozīmēs Latvijai farmācijas nozarei? Ko jūs saredzat? Redzu labas lietas, redzu ļoti labus mērķus, kas ir izvirzīti, bet redzu arī procesu. Un man arī mazliet mulsina un biedē doma, ka šobrīd Eiropa saka, mēs veidojam likumdošanu nākošajiem 20 gadiem. Man šķiet, ka pasaule mainās ātrāk, lai mēs spētu izveidot tādu likumdošanu, kur varētu strādāt nākošos 20 gadus. Tāpēc esmu par fleksiblākām lietām. Ļoti pozitīvi vērtēju to, ka viena no šīs pakotnes sastāvdaļām ir tādas regulatorās smilškastes, kas ļauj atkāpties no normatīviem konkrētā jomā, konkrētā laikā, izspēlēties, paskatīties dažādus vadošus. Ja? Tās regulatorās smilškastes mazliet atšķiras no tādiem pilotu projektiem, bet jebkurā gadījumā tā ir iespēja atkāpties no pārregulētas sistēmas, spēlēties brīvākā formātā nekā tas normu žņauks, kāds mums šobrīd ir. Jo mēs gan Eiropā esam pārregulējuši, to arī Eiropa atzīst, gan arī man ir pilnīgi noteikti jāsaka, Latvijā mēs arī dzīvojam pārregulētā sistēmā. Mums nevajadzētu ne tik daudz normu, ne tik ļoti tādu savstarpēji saistītu normu tīklu
ka tu nevari paraut vienu diedziņu un teikt, jā, mēs birokrātijas vārdā atsakamies no kaut kā šāda. Tev uzreiz nāk līdz vesels komplekts, kas tev ir jāmaina, un normas samainīt tik ātri arī nav iespējams un paredzēt arī visas tās sekas. Eiropa šobrīd ir mazliet iestigusi tajā procesā. Katra jaunā prezidējošā valsts nāk ar saviem uzstādījumiem, ko viņi gribētu sasniegt, un tad, kad beidzas šī prezidentūra pēc pusgada, tad mēs saprotam, ka tā virzība uz priekšu nav bijusi tāda, kāda būtu vēlamā, tā ka tas process šobrīd ir diezgan ieildzis. Bet, jebkurā gadījumā, mēs kā Latvija aktīvi tajā visā piedalāmies, un es domāju, ka mums ir diezgan daudz mācību, ko arī paņemt no turienes, ņemam labās lietas, ejam un runājam par to, ka mēs tiešām gribam vienotu Eiropas tirgu, ka mēs gribam šo līdztiesību visiem pilsoņiem, ka mēs gribam instrumentus, kas liek industrijai domāt par pacientiem visās valstīs un piedāvāt šos inovatīvos produktus visās valstīs, pie tam bez tādiem šķēršļiem no savas puses. Un mūsu uzdevums atkal ir domāt par to, kā mēs varam to apmaksāt un arī ieviest bez šķēršļiem no valsts puses. Tā ka šīs varētu būt labas lietas, un tur noteikti parādās arī visādas pozitīvas iezīmes. Kā jau es teicu, šī lielākā brīvība, elastība, elasticitāte un fleksibilitāte, bet process ir mazliet iestrēdzis, kas atkal liek bažīties par to, vai mēs sasniegsim pietiekami ātri dažādus rezultātus. Un noslēgumā es vienmēr pajautāju, kas pēc jūsu personīgiem novērojumiem esot nozarē būtu varbūt ieteikumi, lai mēs būtu vesela sabiedrība un vesela valsts. Kas būtu tie jūsu 3 ieteikumi? Es teikšu tādus 3 ieteikumus, ko katrs cilvēks varētu ievērot savā dzīvē, lai viņš patiešām būtu vesels un viņam būtu pēc iespējas mazāk jālieto zāles, jāiet pie ārstiem un viņš varētu būt pašpietiekams īstenībā tajā veselības aprūpes sistēmas sadaļā, kas nodrošina profilaksi un diagnostiku. Man liekas, ka ļoti svarīgi iemācīties sadzīvot savā ķermenī, sadzirdēt savu ķermeņa signālus un saprast, ko tie man saka. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir sadzīvot labi ar saviem līdzcilvēkiem, jo mums pietrūkst labvēlīgas attieksmes vienam pret otru, pret procesiem, pret valsti, pret labu dzīvi. Mums pietrūkst šīs labvēlīgās attieksmes. Un trešais, man liekas, ir ļoti svarīgi nezaudēt interesi par dzīvi. Vienmēr paskatīties, kur aizved šis ceļš, uzkāpt kalnā un paskatīties, kas ir aiz. Dzīve ir tik interesanta lieta, lai viņu dzīvot, jo visu laiku kaut kas notiek tāds, kas tiešām ir izaicinoši, attīstoši un nezaudēt prieku par šo dzīvi. Un, ja es varu vēl par to ķermeņa signāliem, tad tie mani novērojumi ir tādi, ka Latvijā es neuztrauktos par to, ka mēs varbūt pārāk maz lietojam zāles. Tas tā noteikti nav. Jo, ja mēs skatāmies uz tām galvenajām zāļu grupām un panalizējam, ko mēs visvairāk lietojam, tad tie ir visdažādākie pretsāpju līdzekļi. Ibuprofens, paracetamols, tie, kuri faktiski nomāca mūsu ķermeņa simptomus, kuri nomāca mūsu ķermeņa saucienus pēc palīdzības. Jo īstenībā, ja man kaut kas sāp, mans ķermenis saka, man kaut kas nav kārtībā, tev ir kaut kas jādara. Mēs iedodam tableti. Ja mums ķermenis saka, es gribu ēst, mēs iedodam viņam pārtiku. Ķermenis saka, es gribu padzerties, jā, labi, miegs, jā, aizējam gulēt. Ķermenis saka, man kaut kas nav kārtībā, man sāp. Mēs viņam iedodam tableti. Kas tas ir? Es domāju, ka šeit ir pat varbūt ne tik daudz aicinājums meklēt medicīniski, cik īstenībā paskatīties savā dzīvē. Vai es kā cilvēks dzīvoju pilnvērtīgu dzīvi, vai es daru darbu, kas man patīk, vai es dzīvoju saskaņā ar saviem principiem, vai es dzīvoju labvēlīgā atmosfērā, vai man ir labas attiecības ar cilvēkiem, vai es domāju labas domas, vai manas domas ir labas. Man šķiet, tas ir svarīgi. Paldies, un ar šo te novēlējumu par labvēlību un labvēlīgas trūkumu arī jums, skatītāji, novēlu tiešām labvēlīgu nedēļu, un lai jums tā labvēlība arī pašiem un apkārtējiem, un nav jālieto daudz medikamentu.